Rītiņ no rītiņa ir 19. augusts, otrdiena. Vēl uzmetu pēdējo aci visam, vai paņēmies līdzi, vai visu esam savalkuši. Tā gaisma nodziest pati. Nu viss, dirvis mums ir uz koda. Tā kā te mēs varam neiespringt. Tā, telefons ir, maks ir, viss ir. Rīts vēs 13 grādi. Kad iet, tad nav tik traki. Bet, kad sāk braukt, tad jūt. Mums pirmais pieturas punkts ir motoveikals Luisā. Kur te var arī uzlādēt mašīnas, ja kādam ir elektriskie auto. Smuks skats īstenībā. Līdz parādīšu. Kalni, kaut kāds ciematiņš. Nu īsti kalni nav tādi. Te kaut kāda industriālā zona. O tā, labi. Darbinam acīt un bliežam tālāk. Nu ko, piestājām laukos, beķerei, padzersim kafiju, uzēdīsim varbūt kādu rīta maizīti. Šodien mums bānis kaut kad būs vēlāk, bet pagaidām nav, pagaidām braucam par tādiem lauku ceļiem. Man jau patīk, kā tev. Arturs kā vienmēr nevar nociesties. Reku 2 kafijas, 2 maizītes. Tiem, kam interesē cenas 15,40 € kopā. Mazliet sasildīsimies, bet paliks silts vienā brīdī, siltāks nekā brīdī. Jā, un izmantosim tualeti. Tādām beķerējā. Viss svaigi, viss maizīt arī karstums uzsildītājs. Ceru, ka var redzēt, ko mēs ēdam. Ceru, pagājušreiz Luksemburgā es to planšu kēzi filmēju, un tā arī neko nevarēja redzēt. Indi pēc tam prasīja, jā. Šoreiz mēs brauksim turpat, varbūt mēs šoreiz arī nofilmēsim. Nu tad labu apetīti atkal visiem.
ko? Mēs esam izbraukuši Mozeles ielai un sasnieguši Franciju. Esam Francijā. Nopirkojāmies mazliet ēnā, lai mocītas atpūšas, atdziest. Mēs domājam, ka mums vajadzēs kaut ko ģert nost, jo paliek karsts, ir karsts. Mēs te ieraudzījām ceļmalā bulanžēri, iesim padzert kafiju. Varbūt uzēdīs kādu eklēriņu, lai ilgi nomierinās, ko? Vai croissants, jā. Nu tā, tik tālu mēs tā būtu tikuši pagaidām. Ūdeni, jā. Nu ko? Es atkal aizmirsu uzfilmēt, ko tad mēs ēdām. Mēs ēdām vienu īstu franču kebabu. Bija baigi labais. Manējais maksāja 8 eiro. Artur 7 eiro. Vēl koliņu mēs padzērām. Kopā samaksājām 15 eiro. Bet kebabs bija ļoti bagātīgs. Es tā pieēdusies un to goļu daudz. Jo Arturs vakar teica, ka proteīnu čalim pa maz visi musīši ejot pa luftēm. Pārbrauks mājās būs jātrenējās tā kā traks. Nu ko, mums līdz nākamam pieturas punktam ir 70 eiro kilometri un līdz tam punktam, kur mēs gribam aizbraukt, 230. Waze un Google saka apmēram 4 stundas mums ko braukt, jo mēs nebraucam, Truā. Mēs nebraucam pa bāņiem, tā kā turpināsim ceļu un redzēsim, varbūt, ka mēs tiks tālāk, varbūt, ka mēs nebrauks tālāk. Kā mums ies? Kā būs? Silts? Es iečekojos polāru stepā, man rādīja 30 grādu, ka te ir. 30 grādus rādīja, ka te ir. Nu, varētu būt arī. Nu jā. Cik jāapskatās, cik te rāda uz maču? Jā. Nu tā. Turpināsim testēt Gucci, uz ko viņš ir spējīgs čalīt. Oi, nu ko, mēs esam kaut kādā Rusiļonā, Funfiņļonā, es nemāku izrunāt šīs vietas nosaukumu vispār nekādīgi. Nakts mājās, atkal maršrutā, lētākais, bet bet vienkārši, bet mums arī neko daudz nevajag, mums vajag vienkārši izglādi. Vannas istaba gan mums ir tagad tāda, man kaut kā atgādina prāmi vienmēr tāda kuģu kaītē, bet nu labi. Nu, bet toties mums te tuvumā ir kaut kāds tas fast food restorāns, Carrefours lielais mums ir, Lidls, man liekas, mums arī kaut kur te bija otrā pusē, ne? Lidls bija bišķi apakaļ. Jā, tā kā, nu, mēs tagad aiziesim uz veikalu, mums vajag ūdeni nopirkt, galvenais mums vajag drēbes izžāvēt, jo mēs, nu, vismaz es izliju, es nezinu, var redzēt, ka man viss bikses ir slapjas.
Viņas ir biezas, nezinu, kā viņas līdz rītam izžūs, bet varbūt arī izžūs. Nu tā, pagaidām. Varbūt es vēl paņemšu kameru, pafilmēšu arī ārā, kā mums te izskatās. Nekas jau te tāds īpaši nav, bet nu... Oi, es šodien bišķiņ nogurus. Arturs gribēja vēl uz Troā braukt staigāt, bet labi, ka mēs neaizbraucām, mēs būs vispār... Jā, lieta būs. Jā. Ot tā. Tā kā viss ir labi, kas labi beidzas. Nu ko, 20. augusts, trešdiena. Mēs esam pabrokastojuši. Un esam gatavi doties tālāk. Problēma ir tāda, kā sola lietu. Un diezgan lielu lietu. Mēs pat, kad ēdām brokas, skatījāmies, ka 11 Francijas departamentos ir izsludināts oranžais brīdinājums. Un mēs tā saprotam, ka mēs laikam esam vai nu vienā no tiem departamentiem vai kaut kur tuvu. Nu, samācies ir, tāpēc mēs esam uzģērbuši jau profilaktiski lietas tērpus. Jo vakar mēs izlijām vakarā. Līdz viesnīcai bija palikuši kaut kādi 15-19 kilometri. No sākuma līja bišķīt, pēc tam jau līja stiprāk. Nu, rāda, ka ir 17 grādi augsts, it kā nav, kad sāk braukt, tad gan ir tāda sajūta, ka ir vēsāks paliek, vai ne? Cimds mums paņēma? Jā, vāku somra. Vot, un. Jā, mēs ar Arturu spriedām, ka lietus ir motoceļošanas lielākais mīnus. Tev jāsapaunojās un viss pārējais. Mums pirmais... Te iekšā ķiverē. Starp punkts, pat ne pirmais sapunkts, es nepareizi saku, mūsu šodienas gala mērķis plus mīnus ir Limoža. Mēs gribam iebraukt arī tajā itāļu motoveikalā, mums te pāris jautājumi ir. Bet tur rāda, ka 6 stundas turienē jābrauc. Tā kā teorētiski, ja mēs tur ap kādiem 2-3 esam, tad varbūt mēs arī braucam arī tālāk. Redzēs, kā mums ies, jo viss būs atkarīgs no satiksmes un no lietus. Ir vai nav, jo tas arī bišķiņ sabremzē uzreiz. Tā kā tā. Varbūt tev ir vēl kāds gudrs sakāmais. Jā, jābrauc. Arturs ir vienmēr gudra sakāmo jābrauc. Nav ko kasīties. Te ir vispār Indija. Jā. Tas laikam ir pirms paskaties. Vai paskatās, laikam tikš. Nu ko, mēs esam kaut kur Francijā piestājuši, dabūjuši šausmīgāko lietu. Man tās lietas biks laiž ūdeni cauri, tāpēc man bija mitrs. Kāds man tas maks ir uzgurbs, viss tāds. Bez maz vai naudu ir atmazgāts. Tā jau laukā ir silts īstenībā, 20 grādu rādu, tagad man tāds drebulīts. Nu, mēs padzersim kafiju. Cik es tev teicu, 160 km vēl līdz Limožai mums vēl ir ko braukt. Un, ko es vēl gribēju teikt, bet es ir bišķiņ nosalus tā. Braukšana bija grūti tajā lietū. Tagad vismaz lietas vairāk nav. Bet te viņš kaut kur tā grozās, un es tā īsti neesmu pārliecināta, vai nebūs tā, ka mēs vēl nedabonam to lietu. Tad mēs tādā pārliecībā piestājām. Redzēt. Tā kā viss. Ko tu vēl Artur varētu piebilst? Gudru un labi. Piebilst to, kad lietas nebija stipras, bet vai blīvais. Jā, tāds. Un galvenais tāds samācies, tāds pelēks, viss tāds, nu,
vai ciklons ar anticiklonu saskrējušies. Un kaut kā tā, jā. Nu labi, es padzeršu kafiju. Andrīz, viņš jau turās rādīja prognozēt veselu dienu. Nu, jā. Nu, tajā vietā, kur mēs bijām, tur jā, jo tur tā zona visu laiku staigāja uz priekšu, uz atpakaļ, pa labi, pa kreisi. Tāpēc man vienīgā tā doma bija ātrāk izbraukt ārā no tā lietas mākoņa. Nu tā, labi, pagaidām pauzējam un dzeram kafiju. Nu ko? Akturs man tikai šī ceļojumā ir ļoti ēdelīgs. Viņš man saka, atkal burgerīt, vajagot. Cik var burgerēt? Jā, varētu tur varēja iet. Man zaļais. Man likās, ka ir baigais. Tur arī ēst, Tur ir, jā, tur ir miesnieks, tur ir restorāns. Tā man likās, ka kaut kāds baigais mazais miestiņš, bet nemaz tik maziņš nav īstenībā. Tāds liels aukumiņš, jā, tad tipiski Francijas mazpilsēta. Man jau ļoti patīk tādas. Tā jau tā pa muzeju stāvā. Jā. Apsaties kādu, apsaties kāds. Jā. Bet tur redzēja, Tu var pastīties tur, kur stūra miesnieks ar restorānu, blakus vēl viens restorāniņš. Tur kaut kāds, tornis, kaut kāds cietoksnis ir. Bet mēs brauksim tālāk, jo mums jau tāls ceļš ir priekšā īstenībā. Un šī Francijas daļa, pa kuru mēs te tagad braucam, un it kā arī ik pa laikam ir tā, ka te gribas piestāt un te gribas piestāt, bet mēs te tā īpaši nestājamies, jo šis jau nav mūsu motoceļojuma galamērķis. Piestās visur, kur sirds kāro, tad, kad mēs būsim Pirenejos, tad, kad mēs būsim tajā savā galamērķī. Tad gan mēs daudz lēnāk ceļosim. Un šodien es arī īpaši negribu nekur kavēties, tāpēc, ka tas lietus mākonis tajā Ventus Sky aplikācijā, viņš te grozās un kaut kā man ir tāda baile, ka mēs vēl dabūsim kaut kur lietu vienā brīdī, bet, nu, cerēsim, ka aizies kaut kā garām. Nu, tā. Arturs vēl mocīt grib noskolot, jo mocīts ir bišķiņ notašķījies. Kā jau tas lietainā laikā ir, notiek. Nu tā. Braucam tālāk. Mazliet jāsakot mocīt. Nu tā, mēs esam Perigē, šitādā Perigu, nezinu, kā viņas sauc, jau pilsētu. Varbūt arī pa vajag nakšņot. Šita tev aiz muguras braucamais. Varbūt, ka mēs tad arī varam te nakšņot, jā, bet mēs gribētu kaut ko uzēst pirmām kārtām. Īstenībā pilsēta ļoti smuka. Tur tādas šauras vecpilsētas ieliņas bija, mēs pabraucām garām, tā kā meklējām. Ja mēs dabūsim naktsmājas, tad mēs iesim pastaigāt. Nu, dažreiz man dusmi ir 5:30, mēs gribam paēst, mums vajag naktsmājas, viņš vēl grib pastaigāt. Jā, Daumesins tas ir Daumesins. Tas viņi zina, kas ir tāds. Jā. Slavens karavadījums. O, jā, točni. Daumesins. Karavadījums. Tā, tur mēs sēž vienkārši. Tā, labi, mēs meklēsim ēdamu un tad mēs ziņosim tālāk. Mēs esam ieklīduši vecpilsētiņā. Es tagad tā nesapratu. Es bišķi nesapratu. Vēl tālāk un... Vecenīt ļoti nikni nolūrēja. Vecenīt ļoti nikni nolūrēja. Vecenīte. Viņa teica, man tie filmētāji jau ir apnikuši. Nē, mēs esam kaut kādā
vecpilsētā ieklīduši. Es apskatīšos Google Mapsā, noorientēšos. Jā. Nu tā jau Francijā atrast pirms 6 kaut ko, kas darbotos un ko varētu pēst, nav nemaz tik vienkārši. Mums sanāk vienkārši ienākt uzāst tādu kebabiņu. Tad mēs tagad meklējam naktsmājas, vai ne? Jā, vēlams skaties, te patās, vai nav nekur tālu, jo mēs jau nekur tālu. arī noguruši jau tā kā bišķiņi esam. Tā kā tā, pagaidām. Nu tad es ceru, ka šoreiz arī var redzēt, ka bubiņš būs ar friškām, nav baigi veselīgi, bet toties sātīgi, vai ne? Kebabu? Jā, būs tev atkal proteīnas. Nu tad visiem atkal labā patīk. Nu tā, mēs paēdām savus kebabiņus. Ak, Dievs, ka liela porcija bija. Tik daudz gaļas. Francūži paši vēl sēž kafejnīcās, dzer kafiju. Nē, vēl aperitīvs. Kaut ko aperitīvs, jā. Viņiem vēl ēšana nenotiek. Viņi vēl neēd. Gatavojās ēšanai. Jā. Mēs naktsmājas pasūtījām, neko baigi šiki, bet mēs vairs tālāk braukt negribam. Mums ir jāiebrauc Lidlā, un tad naktsmājas, un tas kopā būs 5 kilometri. Mums Lidlā vajag nopirkt ūdenīti. Jā, jo šīs mums naktsmājas bija tādas neplānotas, bet varbūt, ka mēs šodien tagad varam rītdienu saplānot, tāpēc, ka rīt mums beidzot sāksies tā īstā ceļojuma daļa, jo mēs būsim sasnieguši to savu pirmo īsto galamērķi. Un tad mēs varbūt varam saplānot, cik tālu mēs gribam braukt, kur mēs gribam nakšņot. Un jau kaut kādas naktsmājas jau pameklēt. Vismaz tajā rajonā apkārtnē, lai mēs saprotam cenas, kāds vispār piedāvājums ir. Jo šeit nekas tāds baigs lēts apkārt nebija nemazam. Neko nevarētu teikt, ka tas bija tā vienkārši easy peasy. Bija jau īstenībā kaut kas vēl lētāks nekā mēs izvēlējāmies, bet tad atkal baigais gabals jābrauc. Bet tā kā 6 vakarā mēs braukt tālu negribējām. Mēs bijām bišķiņi ierobežoti. Sameklēt naktsmājas tieši šī apkārtnē. Nu tad tā. Forša pilsētiņa īstenībā. Tāda ar atmosfēru. Es tik tagad gāju ar taram, skaties, visiem mocīšiem baigie kluči uzlikt. Viss baigi nodrošināt. Mēs tik savējo gucēju atstājām, neizgājām. Varbūt tur nemaz tā nevar. Varbūt te ir baigi gahtu un ko. Ja? Jo es jau esmu arī Instagramā visur saskatījusies tos video par to, kā nočiep mocīšas. Un tā tālāk. Bišķi tāda nervoza palikusi, klausies. Jā. Nē, izskatās, ka gucīs stāv kā divas. Mums tur vēl kaut kāds kaimiņš ir uzradies. Tā. Nu ko, kārtējo reizi mūsu vienkāršais variants, bet man tīri labi patīk, tāpēc, ka ir liels galds, čemodāns var nolikt atpakšā. Ar visu to ir pietiekami daudz vietas, ka nav jākāp nevienam otram virsū, ne arī čemodānos. Un manas istaba ir liela. Vakar bija vispārībā tāda duša, ka es baidījos rokas pacelt, ja viss gāja pāri, tas bija vispār kaut kāds kašmars.
Nu, pat iedeva mums eļļiņu. Tā. Pagaidām laikam viss. Tā ir. Tiem, kam interesē cenas, 52 eiro kopā ar to pilsētas nodokli, turistu nodokli. Mēs esam atkal cauri slapi, mēs izlijām, izžuvām un atkal izlijām. Nu, man viss drēbes ir slapjas un tā. Un. Iesim ekspedīcijā, mums tepat tuvumā ir bulanžērija, tā ka mēs varēsim aiziet brokastus uzēst. Jāpaskatās tikai no cikiem viņi strādā. Labi, es domāju, ka šodienai pietiks, es likšu punktu. Nodušosimies, apskatīsimies rītdienas maršrutu, un tad jau tiksimies rīt. Peace!